Atgādināt, ka šonedēļ ir labo darbu nedēļa, un arī mēs Labrīt Latvijā daudz stāstām par šo akciju un rādam arī sižets, jo rīt būs vēl kāds stāsts par labajiem darbiem, un esam arī saņēmuši informāciju par to, kādi tad labie darbiņi tiek veikti dažādās Latvijas vietās. Vakar arī notika zibakcijas stacijas laukumā, kurā pulcējās deju skolas dzirnes dalībnieki, kā arī Palīdzēsim LV darbinieki un brīvprātīgi, lai pievērstu uzmanību šai akcijai, šai labo darbu nedēļai. Un vairāk cilvēki un skolēni jaunieši ir atsaukušies. Piemēram, Rīgas 85. vidusskolā šī nedēļa sākusies ar apskāvienu dienu. Turpinājumā trešdienā būs bučiņu diena, un šajā dienā viena bučiņa maksāšot 5 centīmus, un visi šajā bučiņu dienā iegūtie ienākumi būs ziedoti dzīvnieku patversmei, un ceturtdiena savukārt būs laba vēlējumu un piekdiena komplimentu diena. Savukārt Daugavpils jaunieši šodien dosies ciemos pie Daugavpils pilsētas pirmsskolas bērnu invalīdu centra bērniem un pavadīs ar viņiem kopā jauku pēcpusdienu, un gribu arī izstāstīt, ka Latvijas televīzijas kolektīvs 22. oktobrī dosies uz Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centru Ziemeļi Meža parkā un kopā ar bērniem talkos, un arī pēc tam atpūtīsies kopīgās aktivitātēs. Un visi arī ir aicināti tiešām darīt labus darbus un arī informēt par tiem, sūtot savus vēstules uz e-pastu labie zemsvītra darbi @palīdzēsim LV, kā arī informēt par tiem portālā Draugiem LV, un tad mēs arī Labrītā par tiem pastāstīsim vairāk. Bet turpināt